Sveicināti, dārgie draugi! Es nesāktu uzmākties ar savu video, ja regulāri nesaņem tik daudz jautājumu saistīt ar 3D printēšanu. Daudz jautā, lai es sīkāk aprakstu, kādā veidā es veidoju 3D modeli pēc printēšanas. Es tagad parādīšu, kā es taisu uz pūles turētāju printeriem. Tā izskatās oriģinālais turētājs. Nav diezgan parocīgs. Arī liek vietu uz galda aizņemt. Tāpēc es pūli gribu nofiksēt kaut ko uz printera aizmugurē. Ar bīdmāru noņemu izmērus. Šajā gadījumā svarīgs ir iekšējais diametrs. Pārējos izmērus var nopaļot. Uzmet nelielu skicīti, lai neaizmirst izmērus, un tālāk es projektēšu grafiskai redaktorā. Lieliska programma SolidWorks. Es pamatā maju lietoju, bet SolidWorkā tomēr parocīgāk projektēt precīzi detaļas un dažādas mehānismus. Bez rasēšanas iemaņām SolidWorkā kaut ko uzprojektēt ir pagrūti. Interesanti, kādu priekšmetu kā rasēšanu pamatskolā vēl māca. Sagatavoju failu printēšanai, ja tas ir nepārāk pareizi uztaisīts. Var parādīties dažādi brīnumi, tāpēc labāk pārbaudīt. Un drukājam. Viena tā detaļas stundu 15 aptuveni printējas. Lielāka detaļa labākā kvalitātē var pat vairāk kā diennakti printēties. Process ir darbietilpīgs, tāpēc ieteicams ir upsis, lai iegadījumā elektrība noraustās, nav savu matu laukā jāplēš. Lūk, tā izskatās gatava detaļa. Viena mala smuka glancēta. Es to no ABS printēju. ABS ir izturīgāks par PLA. Kamēr printējās, es jau uzprojektēju stiprinājumu svārkstē. Izdomāju, nekāds jauns caurums nevar, bet vienu galu fiksēt vadiem paredzētā caurumā, bet otru uz barošanas bloku. Pasās kantes un visu lieko smuki ar skalpeli nolīdzina nost. Tas arī viss, atliek tikai pieskrūvēt. Lai vārpste nesteigājas, tajā ievripoju nelielu rievu. Tā izskatās rezultāts. Ja ir kādi ieteikumi, vai droši rakstīt komentāros.